Šis ir 5. Amsterdamā kādā parkā mūsdienīgā ļaužu tracī ieraudzīju dīķi peldam pīlīti ar zelta acīm. Gribējās to šurpu krastā pievilināt, kaut vai nozagt ievarot ar labiem vārdiem. Saķerciet un dabūt grozā, atvest mājā, palaist dīķi un tad visiem draugiem sacīt, ka starp visām pīlēm man ir pīlīte ar zelta acīm. Nepaņēmu un nepasaucu, jo uz mūžiem nolems tās zelta acis jau ir tikai tev, tu tālā nedabūtā. Nepaņēmu un nepasaucu, jo uz mūžiem nolems tās zelta acis jau ir tikai tev, tu tālā nedabūtā. Amsterdamā kādā parkā atved viņus savā dārzā, ziedēs koki, strauti gulgos, bet nekad vairs zelta acīs. Tā kā toreiz neatspulgos Amsterdamā kādā parkā mūsdienīgā ļaužu tracī. Atstāju es dīķī peldam pīlīti ar zelta acīm. Nepaņēmu un nepasaucu, jo uz mūžiem nolems tās zelta acis jau ir tikai tev, tu tālā nedabūtā. Nepaņēmu un nepasaucu, jo uz mūžiem nolems tās zelta acis jau ir tikai tev, tu tālā nedabūtā. Nepaņēmu un nepasaucu, jo uz mūžiem nolems tās zelta acis jau ir tikai tev, tu tālā nedabūtā. Nepaņēmu un nepasaucu, jo uz mūžiem nolems tās zelta acis jau ir tikai tev, tu tālā nedabūtā. Nepaņēmu un nepasaucu, jo uz mūžiem nolems tās zelta acis jau ir tikai tev, tu tālā nedabūtā. Nepaņēmu un nepasaucu, jo uz mūžiem nolems tās zelta acis jau ir tikai tev, tu tālā nedabūtā. Amsterdamā kādā parkā. Pilnīgs vakars. Pilnīgā vakarā mums milzīgs prieks par Fondu Viegli jaunāko veikumu. Wow, loks paliek vaļā. Bez drukas kļūdas. Jā, ar K. Ar ko? Ar ko paliek vaļā? Tā kā riņķis. Sīpoloks. Izstāstiet cilvēkiem, kuriem nav ne mazākās nojausmas, kāpēc albums tā ir nosaukts? Redz, tas nosaukums slēpjas Atšķiram dziesmu grāmatā, dziesmu bībelē, pirmo grāmatu, ja? Un tur ir šādi te vārdi. Nekas nenoslēgsies tev zināmā daļā, vienkārši loks paliek vaļā. Attiecīgi, tas ir jautājums par to, ka šis ir triloģijas 3. albums, un pagaidām, mēs, protams, nespekulējam ar to, ka tas ir pēdējais, bet... Tāpēc arī paliek vaļā, ja? Kas to zina? Loks paliek vaļā. Mēs it kā paši sev esam noformulējuši, ka šī ir skaista tāda 3 albuma, tāda triloģija, un kas tur tālāk būs, to rādīs tikai nākotne. Bet iedomājieties. Kas var būt foršāks vienkārši, ka tu atver kādu foršu labu grāmatu, piemēram, Imants Ziedonis, ja? Un dzēja, ja? Un vienkārši, es atvainojos, ja? Ko es tikko nodziedāju Amsterdam Goran dziesmu no jaunā albuma, brīnišķīga dziesma, paldies. Vienkārši. Kādreiz, ka tāds prieks viņu izpildīt ir. Es gribu vienkārši jums nosīt maz dzējolīti. Mēs tikko dziedājām dziesmu Loks paliek vaļā no šī albuma. Pirmā dziesma Kukainītis. Tātad, Imants Ziedonis. Ar izteiksmu lūdzu. Kukainītis nepūlas tikt atpakaļ un būt mazs. Kāpēc tad tu lielais, kam ceļš augstāk ies? Kāpēc tad tu lielais nobijies? Ne pie kādām durvīm nenobeigsies nekas, ne sveicienus prasīs, ne atvedas, nekas nenoslēgsies tev zināmā daļā. Vienkārši loks paliek vaļā. Tik vienkārši. Kungi, par emocijām tagad arī ir jāparunājas īstais brīdis. Uldi, kādas tev bija tās sajūtas arī ierakstot šo te gara darbu? Mēs zinām, ka tas viss notika brīvā dabā, par ko klausoties mūziku. Klausoties nevar pateikt, ka tā. Nevienā brīdī. Tāda sajūta, ka jūs esat... Tas ir pārmetums pirmkārt jau Jānim, jo viņš tīšām meklē mums pat... Atšķiram pēdējo. Personīgi šo te paskaidro nedaudz. Viņš pat tīšām meklēja, lai mums būtu Loja kā mākslinieks.
Un nevar redzēt, ka tas ir iekšā. Nē, taču ir iekšā. Šoreiz mums tas bija pat vairāk nekā parasti iekšā, tāpēc, ka mūsu klētiņi devusies rehabilitācijā, mazliet uzfrišināties, un tāpēc mums vienkārši vajadzēja meklēt jaunas vietas, un tādēļ mēs gājām lejā pie upītes. Iepriekšējos 2 albumos mēs nevarējām saņemties. Vādas vilkt un 200 metru kabeli, jā. Bet šoreiz mums situācija piespieda. Jauks no vētras Didzītis atnāca palīgā un teica, vajag. Jā, tieši tā. Bet par tām emocijām, es varētu piebilst, ka tieši tas it kā sākotnēji, liekas, ka tas ir šķērslis, kā mēs tagad, kur mēs rakstīsim, klēts nav. Bet tas uzsita tādu uguntiņu un tādu radošu dzirksti, un mēs gājam un ļāvāmies eksperimentiem un visam tam, ko daba mums dod. Un mēs arī nakts vidū vazājāmies apkārt, lasījām akmentiņus un kociņus un klakšķinājām, brikšķinājām, tā kā tur ir diezgan daudz dabas elementu. Tieši tā dziesma viss skaidri redzams, piemēram, piedalās pudele, akmens, piedalās vēl viena pudele, piedalās futbola bumba, piedalās. Klients mikrofonā, futbola bumba piedalās ierakstā, arī Dēlis piedarās. Visi mūsu draugi. Tā jau ir. Vāna arī. Starp citu, šajā dziesmā Kukainītī ir Vāna piedalās. Jā. Par visiem tiem, kas jums tur ir bijuši klāt. Wow. Tagad grūtiņas uz skatuves būs savākt. Kā tu pudeli uz skatuves? Bet mums iepriekšējā arī bija pudele, cimdi. Jā. Visinteresantākais gan vēl nebija. Jā. Daba tur iekšā, jebkurā gadījumā. Diezgan daudz. Kungi, un emocijas arī. Zinot to, ka daudzās vairākās kompozīcijās ir ļoti uzsvērts vārds maize. Jā, kas jums? Kas ir ar maizi? Jā, kas jums tā ir? Tas jāprasa Jāncim, kuram ir pilnīgi noteikti dziesmā ir maize. Ir. Klausties. Paldies, ka uzaicinājāt. Fonds viegli ieradies. Uz zejas lasību. Viens par visiem, visi par vienu. Daži pārstāvi no fonda viegli ar Imānu Ziedoņu dzeju. Tātad ir saule, debesis un maize abrārūkst. Un bērni dzimst nekā jau nepietrūkst. Bet skaidri jūti pirmais sniegs, kad sniega, ka nepietrūkst, bet arī nepietiek. Jo tas, kas dabūts, it nekur nav liekams, un tas, kas liekams, ir tik nepietiekams. Un tad, kad zvaigzne krīt, tā it kā iekoši. Viss ir nepaliekoši un nepietiekoši. Un tad par to maizi. Es domāju, ka būs jau atbildējis šo jautājumu. Ivans Ziedonis ir atbildējis. Jā. Kas tev ir maize? Zin kā? Lai gan, protams, tu paņem to dzejolīti, es paņemu un izlasu viņu šādi, citā dienā es izlasu viņu šitādi, vai ne, un pa to nākamo dienu es esmu vēl mainījies un izlasu viņu vēl citādāk, un es viņu gan saprotu citādāk, gan viņu izlasu citādāk, gan arī varu nodziedāt citādāk. Un, lai gan dziesma nekā jau nepietrūks, kur jūs tikko dzirdējāt, kurai mūziķiņu esmu es pielicis klāt šiem vārdiem, viņi izklausās ļoti tāda, kā saka, šis albums ir bērniem daudz paredzēts un varbūt, nezinu, vai tieši domāts, bet bērniem patīk, jo tās dziesmas ir, kā jūs dzirdējāt, pirmo dziesmu, tādas visai... Jāstras, pozitīvā. Protams, ne visas, tur ir... Es esmu ieintriģēts, kā tu pabeigsi šo teikumu par maizi. Es vēl gribu pasādīt vēl pilnīgi kaut ko citu izmest līkumu. Bet, dziesmas ir vispār ļoti dažādas, jā. Nav tikai jāstrās dziesmas, bet es par šo maizi runāju. Jā, šī dziesmas izklausīsies albumā baigais jāstrēs gabaliņš tur, jā. Tur tāda maize, abrārūkst, jā, aptuveni tam līdzīgi. Bet... visa daila jau ir tajos vārdos, jā. Bet, ja jautājums, maize ir... Es teiktu, maize ir pamats. Tāds ir vienkārši pamats. Un man iedod šis dzējols, man iedod man pa pamatiem kārtīgi. Un tas tajā pašā laikā arī man iedod pamatus. Un, man likās ļoti, ļoti imantiski visi šie paradoksi par to, ka viss ir nepaliekoši un nepietiekoši, un tas, ka nepietrūks, bet arī nepietiek, un kas ir dabūts, nekur nav liekams, un kas ir liekams, ir tik nepietiekams, un tas viss tur tāds, tāda dzīvības sūtāda. Nemaize un bulka, nebulka, tā. Nē, maize ir stabilākā vērtība. Maize ir visstabilākā vērtība. Ļoti labi atbildi ir saņemts. Starp citu, jo tu zināji, maize, mums ir maize, bet ir valodas, kur maize patiesībā vairāk kukurūzas. Es tieši gribēju teikt, varētu pieskarties maizes tematam. Maize ir visēdams, pēc būtības
tas ir fiziskais, kas mums uztur, un tas, kas ir tas skaistais, tas ir tas, kura dēļ mums uztur. Jā, un no filoloģijas viedokļa maize ir... Nesāc, tas ir mans lauciņš. Neiesim šo ceļu. Labi, mākslinieki, dārgie. Viena dziesma no jums būs vēl, bet ne tagad. Pēc maz brītiņu. Es jau saspringu. Un tad mēs mēģināsim vēl vienu no jums izdiņģēt, bet to nevienam neteiksim. Klau, ir tā, ka mūziķiem parasti tas jautājums nepatīk pavisam. Nevienu mūziķu nepazīst, kurš ar prieku atbildētu uz šādu jautājumu. No visām albuma dziesmām katram no jums, ticiet vai nē, ir kāda favorīta kompozīcija. Ir kādi, kas ir īpaši ieķērusies sirsniņā. Un tagad jums ir jāatbild. Goran, tu sāc. Man jāatzīstas... Ir jāatver grāmatiņu vaļā? Jāatver dziesmu bībelīt vaļā. Tik daudz dziesmu, ja? Jā, tik daudz. Pastāstīt par katru dziesmu. Par katru dziesmu tas varētu būt tā, kad atsevišķs raidījums, bet man ārkārtīgi aizkustina Kāļa Kazāka dziesma, jo tā bija dziesma, kuru mēs pabeidzām praktiski pēdējo, un Jānis ir ierakstījis brīnišķīgu akordeonu partiju, kas dziesmu padarīja tādu, ka man vienmēr mati ceļi stāvus. To dzirdot ārkārtīgi skaista un dvēseliska dziesma, bet tajā vārdu vislabākie nozīmē. Lēnais gabals, bet tiešām tāds ar sirdi un dvēseli. Un man ārkārtīgi patīk dziesmām Nekā jau nepietrūkst, kas ir Jāņa dziesma. Un man jāatzīstās, ka man tīri labi iet pie sirds arī dziesmiņa Viss skaidri redzams. Viss skaidri redzams. Tas būs jānoklausās. Uldi, tu tagad teiksi, kur tev mīļākā kompozīcija? Oi, es varētu teikt praktiski visas, bet... ja godīgi, es gala dziesmu versijas esmu dzirdējis tikai 3. Tāpēc, ka tu zini, kā top dziesma. Top skeletiņš, un tad tu pierodi pie skeletiņa, un viņš tev ļoti patīk, un tad viņš pārēdos, viņš vēl skaistāks, bet parādās vēl viens skaists blakus, citā dziesmā. Vēl viens skeletiņš. Jā, vēl viens skeletiņš ļoti skaists. Un es teikšu tā, ka es ļoti vienmēr priecājos, tad, kad dziesma sākas Kukainītim, jo to sākumu, jau no sākuma uztaisījām tādu, ka viņš uzreiz ievilk, un tas bija, starp citu, Gorans teica, viss, šitas ir skaidrs, šitā ir pirmā dziesma, jo uzreiz ir saprotams, kā mēs pabeigsim albumu, kādā skaistā ietverā viņš izveidosies. Bet atceroties albuma tapšanu, es nevaru nepateikt tomēr, ka albuma producents ir neviens cits kā Goran Gora, Jānis Holšteins Upmanis. Un glaudāts nē, bet es gribu pateikt to lietiņu, ja? Par to Kaiņu paši, ja? Jā, tas akordions bija jāiespēlē, bet tā kā viņš izklausās, jā. Tu panāca man pa kreisi sēdošais kungs ar brillēm, jā. Tas īstumā sintezators. Jā, mēs esam pārspēlējuši sintezatoru. Es pats pārspēlēju. Jā. Bet mums īstenībā, ja būtu jāatcerās viens no tādiem spilgtākajiem teicieniem pēc mūsu albuma ierakstīšanas, tad albums tika oficiāli ierakstīts. Tā nedēļa bija ļoti intensīva, tā kā nekad, bet viņi arī bija tik nenormāli radoši un brīvi un piesātināti arī kā nekad. Un tas teiciens bija viens vienkārši beigās. Paldies Dievam un Goranam. Wow! Brīnišķīgi. Skaisti vārdi. Fonds viegli, Goran ar tevi lapojas. Ko mēs dzirdēsim? Ko mēs dzirdēsim tūdaļ pat? Mēs dzirdēsim pavisam mazu dziesmu. Jā, kungi man varētu akomponēt. Jā. Akomponēsim. Dziesmiņa, kas ir jādzied tad, kad ir baigi grūti un viss liekas sarežģīti, tad ir jādzied šī dziesmiņa. Maza lapa pacēlās, ak no maza vēja, doma smagi gulēja, doma nepaspēja. Zīli balti taureņi, laidelējās sviedās, un es dziesmu gaidīju, kad ziedās. Dzeltens ziedu putekšnis pacēlās no koka, bet gar sāniem nokrita smagi mana roka. Zili balti taureņi, laidelējās sviedās, un es dziesmu gaidīju, kad ziedās. Nedziedāja it neviens, dzirnas smagi rūca, un pie durvīm dzirnavnieks melnu vērsi jūdza. Sūdzē debesīs, kāp balta kaza,
Ak, cik lielais viss ir smags, gribas kaut kā maz. Zili balti tauriņi, laidelējās sviedās, un es dziesmu gaidīju, kad dziedās. Nedziedāja it neviens, dzirnas smagi rūca, un pie durvīm dzirnavnieks melnu vērsi jūdza. Zili balti tauriņi, laidelējās sviedās, un es dziesmu gaidīju, kad dziedās. Nedziedāja it neviens, dzirnas smagi rūca, un pie durvīm dzirnavnieks melnu vērsi jūdza. Wow! Lūk tā. Dzīvojā vēl labāk nekā ierakstā, godīgi. Nu, paldies, nē, nu arī atkal. Mazā dziesma. Kompliment. Mēs sanāksim vēl rīt vakar. Jā, Katru vakaru nedaudz. līdz pat koncertiem mēs varētu katru vakaru iet un vienkārši mācīt dziesmas lēnām. Vienu pēc jā, otru pa koncertiem. spēlēt, un tā, jā. Jums būs arī koncerti. Perfekti, ka jūs sākāt par to runāt. Jā, igadēji, nu jau var teikt, igadējā tradīcija koncerti. Pirms Ziemassvētkiem. Dzelzceļa muzejā, turpat, kur parasti 13., 14., 15. decembrī kopumā 4 koncerti, uz kuriem biļetītes šodien tika sāktas tirgot. Un e-kasē. Un ir bēdīgas ziņas. Svētdienas beigušās. Jaunākās ziņas. Tā ir priecīga ziņa. 13. vairs biļetīšu nav, tagad palicis 14, 15. 14 un 15. Nu, 14. ir 2 koncerti, un 15. ir 1 koncerts. Tā kā vēl ir izvēles iespējas, un manevru iespējas, un viss vēl ir iespējams. Bet tie koncerti, nu, nebūs tā, ka mēs tikai redzam jaunās dziesmas pašā, mēs spēlēsim arī nu, jau mums ir izvēles iespējas, mēs varam Jums ir plašs repertuārs. un ņemt jau labākās dziesmas sāk spēlēt. Tad jau drīz gaidāms ir iespējams fonds viegli best of, ja? Jā, es domāju, šis būs tas gads jau, ne? Nav jau vairs tik daudz to. Nu, parasti tā, kad izdod vienu albumu ar ļoti pāris jaunām dziesmām un remiksiem, un tad izdod best of. Nu, pagaidi, remix ir viens, un tad ir akustiskais. Mums ir akustiskais, tātad varbūt mums vajag taisīt roķīgo. Jā, ar Skyforger kopā. Kungi, pastāstiet varbūt tiem cilvēkiem, kur nekad dzīvē nav bijuši uz fonds viegli koncertiem. Tie varbūt ir nopirkuši biļetes un nezinu, ko sagaidīt. Un jums ir tā iespēja viņiem pateikt, hei, jūs redzēsiet to, jūs dabūsiet to un mājās aiziesiet tādi. Kas tas ir, ko viņi dabūs? Jā. Es domāju, ka viņi dabūs ļoti jaukas emocijas, ļoti brīvu atmosfēru, ļoti vieglu atmosfēru un iepazīst ļoti daudz jaukus cilvēkus. Jo koncertus vieno tas, ka tā publika ir kaut kāda tāda īpaša. Man gribētos domāt, ka tā ir tāda, tie savējie, nevis nejauši ieklīduši, varbūt izņemot tos, kuri šogad pirmo reizi saņēmušies tur doties. Tad tur jārēķinās ar tādu ļoti ģimenisku atmosfēru, ļoti mājīgu atmosfēru un varbūt vārds ir pat autentisku atmosfēru. Jā, autentisku latvisku atmosfēru. Jā, jo mums arī sauklis šī gada pasākumiem ir kāds esi nāc. Jā. Tas man vispār labākais sauklis, ko esmu dzirdējis pēdējā gada laikā. Kāds esi nāc. Kāds esi nāc. Pie šī mēs arī palikām, un šādi mēs arī aicinām visus cilvēkus uz koncertu. Šādus cilvēkus mēs arī aicinām nākt uz koncertu, lai viņi nāk kādi, ja viņi ir. Un jā, jau tradicionāli tie nebūs tādi koncerti, kad tu atnāc, apsēdies baltā uzvalkā vai melnā, bet tas tiešām ir tāda kopā būšanas svētki. Jo arī šī gada koncertos vienkārši fiziski nebūs kur apsēsties. Jā, tieši to arī vēlējos atzīmēt. Ja tu atnāc uzvalkā, tev nebūs kur stāvēs kājās. Visi kā viens. Varēs griezties dejās. Varēs dejot. Es domāju, ka šī gada repertuārs varētu būt diezgan dejisks un tādu vilkt uz autentisku diskotēku. Vai no jums arī redzēsim kādus deju soļus? Tā kā mūsu komandā ir ieradies Agris Daņļevičs. Kaupers dejos, sakiet. Jā, mums ir kaut kāds aizdoms, ka kaut kas varētu notikt, jo ir Briselē šī gada vasarā tapa fonda viegli deju kopa, kā nu viņi sauca? Labāk nesākt. Jā, labāk nesākt saucās. Deju kopa labāk nesākt. Tā kā es domāju, ka sagaidīsim visādus brīnumus un pārsteigumus. Jā. Bet jā, koncertos būs kā parasti. Jūs būs forši turīts, kas maksā brīnišķīga lieta, ka varēs aiziet, tur būs, varēs paskartīt, sūtīt, apsveikt draugus. Mums kā parasti Latvijas pasts arī nāk ciemos pie mums un ir mūsu koncertos un varēs, tas ir pats galvenais, es to vienmēr aizmirstu. Atcerēties vai kaut kādu blociņu, kur sarakstīt draugu un radnieku adresi. Jo tad, kad tu nonāc pie tā stabiņa un tad ir jārakst adresi un tad tu uzraksti mammu un tētis, un tad ir apsveicu. Apsveicu. Un viss. Čau, kur tu dzīvo? Jā. Nevilšas pajautā, kāda tev adresi? Piena kluba zēni nāks palīgā ar gardumiem visādiem, tur varēs iesprināties.
Par bērniem būs parūpējušies. Un šogad arī Zili brīnumi ir mūsu pulkā. Tas ir jaunais. Jā, tas ir jauninājums un būs arī bērniem ko padarīt un paķimerēties, kamēr varbūt mums ir tās lēnās dziesmas koncertā. Tā, paskat, cik jauki. Citu albums arī baigi foršā lietas, redzat, te jums uz galda ir atnesis. Vai, man ir jautājums, vai pirmais, tas, ka albums ir, tas ir burvīgi. Tas ir tā kā vajag, bet vai albums ir pieejams straumēšanas servisos? Un vai būs pieejams straumēšanas servisos? Viņš ir pieejams jau Deezer un Spotify straumēšanas servisos. Un līdz ko mēs nokārtosim visas pārējās formalitātes, būs pieejams arī kompānijā iTunes. Perfekt. Jā, perfekt. Bet līdz tam var straumēt un straumēt uz nebēdu. Bet, ja gribas redzēt to disku un to bildi, tad var iegādāties. Diska dizaina autori ir Līga Kitchen jau 3. albumam pēc kārtas, un Jānis Birnieks, viņi tandemā radījuši vienkārši fantastisku dizainu, kur ir kur locīt un ņemties. Un uz albuma vāciņa ir terārijas, un tāds pats ir arī iekšā albumā uz viens paskartīts, ko var izgriezt ārā un pats salocīt sev mazu Ziemassvētku kareklīti. Pieņemsim, ka sauksim viņu tā. Tā kā, jā, es teiktu, ka varbūt straumēšana tas ir falši, bet straumēšanā tomēr tas dizains nenāk līdzi. Tieši tā, tas bija tas, ko mēs gribējām dzirdēt. Jā, labi, ka es to pateicu. Mums ir jāuzprasa jums vēl viena dziesma. Mēs sākumā teicām, ka pietiks ar 2. Nē. Es domāju, ka mums ir jāizaicina mūsu draugs, kurš neieradās ar mums kopā šobrīd, bet iespējams Raimonds Gusarevs klausās. Jā, ņemiet ārā dziesmu Bībeles. Mēs šo nekad neesam darījuši. Tas notiks pirmo reizi. Pilnīgs pirmais, ka jūs mūsu trio izpildījumā. Veltījums ir Raimikam, jā? Raimik, vai tu mums dzirdi? Šī ir tava dziesma, tu viņu izpildi, bet tagad dzirdēs, kā viņai īstenībā jāizklausās. Pats vainīgs. Nē, mēs varam to, kas ir rakstīt versijā. Maigo. Nē, mēs spēlēsim roka versijā. Panku, jā? Okay. Dziesma Sega, ar ko sākās visā 3. albuma epopēja sākās ar Augusta debesīm, Renāra dziesma, un Sega bija tas toņa iedevējs, un Raimonds Gusarevs, protams. Tā kā pienodē piedzīvojumu. Nākotne nāks un aizies. Tagadne ir vienmēr. Tas ir tāpat kā maize. Tikai kad ēd, tā der. Es esmu, lūk, mana bēdā. Ko man dod bijusi sēgā? Liks es esmu, lūk, mana bēdā. Ko man dod bijusi sēgā? Otrais pantiņš Jānis Strapcāns. Veltījums Raimondam Gusarevam. Ko man dod kurpes, kas būs? Ir līdzīgi. Ja esmu sniegā un vas. Nākotnē pamatīs mūs. Tagadnes pastalās. Liks es esmu, lūk, mana bēdā. Ko man dod bijusi sēgā? Liks es esmu, lūk, mana bēdā. Ko man dod bijusi? Te parasti soliņš. Un šajā brīdī mēs vēlamies jums sacīt, ka solo izpildīs Uldis Eklaus. Kazu solo. Nākotne nāks un aizies. Tagadne ir vienmēr. Tas ir tāpat kā maize. Tikai kad ēd, tā der. Liks es esmu, lūk, mana bēdā. Ko man dod bijusi sēgā?
es esmu, lūk mana bēdā. Ko man dod bijusī? Pliks es esmu, lūk mana bēdā. Ko man dod bijusī sēgā? Pliks es esmu, lūk mana bēdā. Ko man dod bijusī sēgā? Pilnīgs vakars! Wow, kungi, milzīgs paldies, ka bijāt ieradušies viesos šokar. Fons viegli vienmēr iepriecina, un man šķiet, ka visi tie, kas pieredzēja šo te Latvijas Radio 5. kanāla ēterā, jūtas nedaudz vieglāk, vai ne? Jā, tāds ir arī uzstādījums. Wow, vieglāk. Kā mēs jūs varam redzēt uz skatuves? 13. 14. 15. decembrī Dzelzceļa muzejā. Kāds esi nācis? Koncertu laikus jau zina ir biļešu pārdošanas portālā, bet primārais ir kāds esi nācis, ja kāds vēlas nākt kaut kādā cāļa maskā, tas ir jādara. Jā. Ja viņš jūtas, ka viņš ir kaut kāds īpašs kukainīts, arī tā ir jādara. Tieši tā. Arī Karlsons var nākt. Tieši tā, kāds esi nācis. Un līdz tam pērkam diskus, mācāmies dziesmas, jo mums šis ir tieši tāds albums, kur mēs cerēsim, ka publika dziedās līdzi. Jā. Lūdzu, albums jums. Dziediet. Paldies milzīgs. Lai jums izdevies vakars, kungi, un mums jau ir pilnīgs vakars. Čau! Čau! Šorīt tu klausies 5 LV.